Valdība arī diskutē par to, lai aizliegtu Krievijas graudu un citu lauksaimniecības produktu importu uz Eiropas Savienību. Kāds ir jūsu viedoklis par šo un vai šāds aizliegums nebūtu kārtējais rops Latvijas ekonomikā? Redzat, es tos paziņojumus esmu dzirdējis, bet es tiem neesmu dzirdējis pamatojumu. Tad, ja tas ir politisks lēmums ar domu ieriept Krievijai, vienalga jābūt. Kā tad jūs viņai ieriepsiet? Un ja jūs vispār ieriepsiet, ja jūs ieriepsiet ne Krievijai, bet kādam savam sabiedrotajam, iespējams paši sevi. Šādas analīzes nav. Līdz ar to, vai tas ir saimniecisks lēmums, vai tas ir politisks lēmums, man nav ne mazākā priekšstata. Man jau liekas, ka valsts politika jāveido nevar būt tikai politikānisms. Tur jābūt arī saimnieciskam vērtiem, pirmkārt no Latvijas nacionālo interešu viedokļa. Tā kā man nav komentāru par to. Bet tie, kas par to atbild, tiem pienākums būtu tomēr to savu pozīciju pamatot, jo tautai tomēr jāsaprot, kāpēc tā un kāpēc ne savādāk. Tāpat kā jūs zinat, ka Latvijas valsts vadītāji ir pieņēmuši lēmumu, ka Dāņu šaurums slēgs. Man nav īsti saprotams, kā Latvija var slēgt Dānijai piederošas šaurums. Man nav priekšstata. Pa Bosforu vēl viņi gan nerunā. Var jau arī pateikt, ka Latvija slēgs Bosforu bez Turcijas ziņas, vai ne? Bet man tāda sajūta, ka brīžiem cilvēkiem kaut kas, kaut ko viņi tā kā aizgājuši kaut kādā kosmosā mazliet, jā. Kaut kas saskatījušies Hubble teleskopa tos bildes, tur tās galaktiku, tur 10 miljardiem gadiem, kā tā pasaule ir bijusi. Un tad viņi kaut kā tā jūtas tādi galaktikas kontrolētāji, jā. Bet droši vien ne Latvija būs spējīga militāri aizslēgt ne Bosforu, ne Dāņu šaurums. Es tikai runāju par to sociālo-ekonomisko analīzi un tā. Lēmumi var būt dažādi un priekšlikumi dažādi, bet viņiem jābūt ir izsvērtiem. Viņi nedrīkst būt valsts politikā emocionāli. Emocionāli tas ir tā, uz kādu teātri izrādies, jā. Emocionāli var būt pat kādu vīnu paņems, vai ne? Bet lielos, jo vairāk ģeopolitiskos jautājumos un lielos saimnieciskos jautājumos emocijām nav vieta, tikai augsts aprēķins.